Labdien, dārgie draugi! Man sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par vārdu svarīgumu. Runāsim par tēmu nemētājies ar vārdiem. Sāksim ar lūkšanu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka Jēzus ir logos, viņš ir vārds. Paldies arī par rēmu izrunātiem vārdiem, Dievs, kas mūs dara dzīvus. Paldies, Dievs, par Jēzu, kurš mūs dara dzīvus. Dievs, paldies par to paraugu, kā tu demonstrēji, cik vārdi ir nozīmīgi. Tu radīji pasauli brīnumaini ar vārdiem. Un tu izdarīji tā, ka vārds tapa miesa, un caur Jēzu mēs redzam tavu pilnīgumu. Es te lūdzu, Dievs, ka mēs nemētājamies ar vārdiem, ka mēs esam uzmanīgi, ka mums ir mēles disciplīna, ka mēs disciplinējam savu mēli. Un mēs nerunājam visu, kas ienāk prātā, jo ne viss ir no tevis, kas ienāk prātā. Lūdzu, Dievs, dod mums svēto garu tik daudz, jo tu dod bez mēra, ka mēs savaldām savus mēles un mēs runājam to, ko tu gribi. Es lūdzu, Dievs, ka tu izmaini mūsu sirds tik stipri, ka no sirds pārpilnības muti runā un tur ir svētības vārdi nāk ārā. Vērtīgas domas, vērtīgi vārdi, kas stiprina. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstiem Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā, lasām 63. pantu. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Pirms tam Jēzus runā par to, ka viņa miesa jāēd un asins jādzer. Cilvēki ņem apgrēcību, un viņš vēlāk šeit paskaidro. Viņš saka, miesa jau nedara nenieka. Vārdi, ko es runāju, ir gars un dzīvība. Garīgā ēšana, es ticu, tā, par ko Jēzus runāja, ir tiešām garīga ēšana. Runa ir par viņu vārdu uzņemšanu mūsos. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Paša vārdi ir gars un dzīvība. Vēl citā rakstvietā mēs lasām, Jēzus saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Brīnumaini. Mēs dzirdam Jēzu runājumu uz mums garā, un mēs paliekam tīri. Es šo esmu piedzīvojis, kad svētais gars uz mani runā, manī notiek izmaiņas. Brīnumainas izmaiņas, ko es pirms tam vispār neesmu spējis izdarīt sevī. Vispār. Gadiem esmu centies. Nav. Un kā tikko Dievs runā garā, izmainās neizmaināmais. Cik nozīmīgi ir Dieva vārdi. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Mums ir jāmācās no viņa. Mēs esam Jēzus mācekļi. Jēzus ir Dieva dēls. Mēs mācāmies no viņa, kāda ir viņa attieksme pret runāšanu. Pret vārdiem kā tādiem. Ko mēs runājam? Mateja evaņģēlijas 24:35. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Jēzus vārdi nekad nezudīs. Mūžīgi pastāvēs. Šī pasaule, debesis un zeme, šīs pasaules sakrātais pasaulē, viss izveidotais, vienalga kas. Pat mākslas ziņā vērtīgais glezns vēl viss sadegs. Lasām, ko Pēters raksta, zeme un viss, kas tās radīts, degdams, izjuks, ja? Viss. Bet kas paliek Jēzus vārdi? Tagad savienojamies ar Jēzus vārdiem, paturam vārdus sevī, viņa vārdus, domājam par viņu vārdiem, jo tie ir saistīti ar mūžību, tie nāk no mūžības, tie ir mūžīgi, jo viņi nekad nemainīsies. Lasām Filipiešiem 4. nodaļā 8. pantu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds likums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Kāpēc es te paņēmu rakstīt par domāšanu? Tas, ko mēs domājam, tas nāks ārā. Jā, tas nāks ārā no sirds pārpilnības muti runā. Tas saturs nāks ārā. Kas ir cildināms, par to domāju, tātad vēlreiz par ko bija jādomā? Par patieso, par svēto, par taisno, par šķīsto, par patīkamo. Par to, kam laba slava, par tikumu, par to, kas ir cildināms, par to jādomā. Tas viss ir ļoti pozitīvi. Ik pa laikam dzirdu, diemžēl arī kristiešu vidē, rāšanos, zūdīšanos. Cilvēki, diemžēl arī kristieši, brīžiem pārvēršās par paļātāju pulku. Ir tādi, kas staigā, visu laiku ir kaut kāds kašķis tur iekšā, ziniet, un visu laiku tiek meklēta negācija apkārtējos. Nav jau tā, ka nekad nav jārunā, bet jārunā par citu grēku tikai tad, kad ir konteksts īpašs. Tikai tad, kad tas ir tavā ziņā.
Ja draudzē ir cilvēki, kuri grēko, tad man ir jārunā par grēku. Ja kaut kur es pedagoģiskos nolūkos sludināšanā lietoju stāstu par kaut kādu cilvēku grēku, tad tam ir konteksts, pamācības. Bet tur nav jābūt dusmām. Cilvēku dusmas nesagādā Dieva taisnību. Diemžēl ir kristieši, kurus es dzirdu vai satieku, un pārsvarā viņi runā par citu cilvēku grēku, arī par to cilvēku grēku, kas ir ārpus viņu konteksta. Kad Pāvils saka, no Hlojas nama ļaudīm esmu dzirdējis, tur par netiklību jūsu starpā, tas ir Pāvila konteksts. Tas ir draudzes, kuras viņš gana, kur viņam ir atbildība. Viņš viņas dibināja. Viņš pamāca brāļus arī tos, kuri pamāca nākamos. Un tur viņš saka, tagad izslēgsim no draudzes to ārā, kurš to dara. Tā tad ir konteksts, ir viņa rīcība. Ja tu, brāli, runā par citu cilvēku grēkiem, kaut kur konkrētiem cilvēkiem, nevis vienkārši par principu, tad vai tu esi viņiem gājis un uzrādījis to grēku? Ja tu neesi uzrādījis viņiem to grēku zem 4 acīm, starp citu, kā Jēzus māca, tad kāpēc tu runā par viņu grēku citur, kaut kur citā draudzē vispār, kur nav nekādu kontekstu ar viņu? Man patīk, ka vienā draudzē, kur es biju, viena māsa, līdz ko cilvēki sāk runāt par kaut kādu konfesiju grēku, vēl kaut ko, kas tajā brīdī nebija attiecināms uz draudzes lietām, teica, kāpēc mēs šo vispār tagad apspriežam, un viņai bija taisnība. Jo tas ir pretrunā ar šo te, tad, kad tev ir uzticēts kaut kas, un tās ir tavas draudzes, kur tu gani, un tad māci un norāji, kā rakstīts norāji, uzrāda grēku. Ir situācijas, kad jārunā publiski ir par grēku. Pāvils to saka, pārsvarā ir zem 4 acīm, bet ir situācijas, kur ir teikts, pierādi vainu visiem klātesot. Tātad būs kaut kāda īpaša situācija, kur ir strauji jāapstādina grēks. Kā, piemēram, Pāvils pamācīja Pēteru citu klātbūtnē, kad viņš liekuļoja, kāpēc, jo tur bija daudzi uzreiz. Tur tagad katru runāt zem 4 acīm, tas nederētu, tur bija jāapstādina akūts grēks, un viņš uzrunāja Pēteru citu klātbūtnē. Ar domu, ko tu dari tagad? Tu taču nedzīvo vairs kā jūts pēc tām paražām, pēc burta. Tu taču tagad dzīvo brīvībā, evaņģēlija brīvībā. Kāpēc tu tagad no Jēkaba nama, kas atnāca, tad tie kristieši, kas nebija vēl brīvībā, kas vēl nebija noticējuši evaņģēlijiem pilnā mērā, tie atnāca no tiem, Pēters kaunējās un arī Barnaba aizrauja līdzi viņu liekulību. Un Pāvils novērš kaut kādu akūtu grēku situāciju. Šādi ir reti. Pārsvarā ir jāpamāca zem 4 acīm. Tātad, bet tur, kur ir konteksts, ja ne, tā ir aprunāšana, neslavas celšana. Vai tu zini, varbūt tas brālis vairs nemaz negrēko, par kuru tagad tu runā. Viņš varbūt jau ir atgriezies. Pirmais psalms, 1. pants. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Atkal ir runa par domām. Domas tiek vērstas uz labo. Runa tad izlauzīsies par šo pārsvarā, par Dievu. Mēs esam Kristus centieši, ka mēs svinam Kristu. Vienreiz ar vienam brālim aizrādīja, kurš atbrauc uz vienu mūsu pasākumu draudzes, un tur no viņa mutes nebija Kristus svinēšana. Un, manuprāt, nebija adekvāta kaut kāda runa arī. Un tas teica, klausies, mēs te svinam Kristu. Kas ir te pa cepienu tagad. Tātad neesam paļātāju pulkā. Vēlreiz par nožēlu jāatzīst, konstatēja, ka dzirdu. Ir viens otrs kristietis, no kur es dzirdu pārsvarā rāšanos. Un dusmīgu rāšanos. Bībelē rakstīts nesējies ar dusmīgo un sirdīgo, ātro, dusmās un sirdīgo, ka tu nekļūst tā kā viņš. Salmāna pamācība 17. nodaļa 4. pants. Ļauns cilvēks uztver melnešu tenkus un nepatiesas cilvēks viegli klaus kaitētājām baumām. Cita raksturvieta vēl ir tāda, kur Salmāns saka, katrs šķiet savā lietā taisns esam, bet lieta noskaidrojas, kad atnāk pretinieks. Kamēr es esmu dzirdējis vienu pusi tikai par kādu mācītāju, vēl par veselu draudzi, vēl kaut kur, kamēr es esmu dzirdējis tikai vienu, un es pats tur neesmu bijis, man nav personiskās pieredzes. Es cenšos ļoti rezervēt uztvert to, ko es esmu dzirdējis. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs šķiet savā lietā taisns esam, bet lieta noskaidrojas tikai tad, kad atnāk otra pusi, pretinieks. Tad mēs uzzinām, mēs uzklausām abas puses. Kad atnāk kāds vīrs un stāst par savu sievu, viņam slikta sieva, tā ir tikai viena puse. Un ka tagad viņa ir visa problēma tajā laulībā. Man ir bijis, ka mani pirms vairākiem gadiem pārliecināja viens brālis par savu sievu, ka tur vispār tur vienkārši dēmoni apsēst bez mazvai.
Es pēc tam vēroju, pēc tam tikai vēlāk sanāca, ka es esmu tūmā arī viņa sievai sapulcēs, un es vēroju, neatbilst tam, ko viņš runā, man liekas, nav taču tā. Es savām acīm redzu kaut ko citu, radikāli pozitīvāku redzu. Un tad es sapratu, es esmu bijis maldināts. Un es esmu par viegli noticējis vienai pusē. Tātad esam uzmanīgi, ja? Neizplašam melnešu tenks, neizplatām. Ja? Un nepaties cilvēks viegli klaus kaitētājiem baumām. Ja tu pārāk viegli uzķēries uz citu baumām, skaties savā sirdī. Te teiks, nepaties cilvēks viegli tic baumām. Esam ar tādu rezervīti, nesteidzamies, ja, piekrist kaut kam vai kaut kā reaģēt uz kaut ko esam dzirdējuši no citiem. Salmām pamācības 26:20, kad malks vairs nav, tad uguns izdziest, un kad aprunātājs prom, tad nesaskaņas izbeidzas pašas no sevis. Kā ogles rada karstumu un malka liek uzliesmot ugunī, tā nesaticīgs cilvēks izraisa nesaskaņas un rāšanos. Tad, kad tiek nogriezta komunikācija ar kādu, kurš nepārtraukti aprunā citus, tad miers iestājās. Nav šī cilvēka, kurš visu laiku aprunā citus, viņš nav klātienē, miers iestājās. Tiem, kas ir tādi dedzīgi visu laiku runāt par citu grēku un visu laiku runā par citu grēku kaut kur un šausminās par to, visdrīzāk tur ir problēma pašam ar sirdi, ja. Kaut kāda iekšējā cīņa, tie, kas rājās nepārtrauks citiem, visdrīzāk tur ir rāšanās uz sevi. Kaut kur ir nemieras ar Dievu, un tāpēc ļoti gribas rāties. Protams, neaiziesim galējībā, galā praviešiem, mēs redzam Jeremiju. Jeremija visu laiku runāja to, kas cilvēkiem nepatika, bet tas bija noteikti svētā gara vadībā. Neesmu pārliecināts par visiem, ko es dzirdu, kur rājās un dusmojas, ka tas ir svētā gara vadībā. Nav, neredzu, pēc viņa augļiem pazīsit. Esam uzmanīgi ar šo. Mēs apliecinām Kristu, paskatāmies, ko sludina arī apustuļi. Jā, viņi uzrāda pasaulīgiem cilvēkiem, tiem, kas nav atgriežies no grēkiem vispār, viņi atgādina patiesību par grēku, un tas ir jādara. Bet tev ir jāsaprot, kurā auditorijā tu tagad esi. Ja tu esi draudzē, kur visi ir atgriezušies no grēkiem, kuri vārdi jāizskan, tur ir evaņģēlijām jāskan. Ja kāds grēko, ar viņas 4 acīm jārunā. Ja kaut kā tendence draudzē, protams, tu runās. Tad, kad ir kaut kāda plašā sludināšana, kur tu zini, ka dzird arī neticīgai, tur būs tāds specifisks saturs. Bet ir aizdomīgi, ir garīgi, aizdomīgi, ja kāds, ja tas dominējošais no šī cilvēka ir nepārtrauktas sūdzības par citu cilvēku grēkiem, un kā sludina, tā rājās. Un evaņģēlijs neizskan un zina, ko? Tajā rājienā jau nav spēka izpildīt to, par ko tu tur rājies. Tu domā, no tā cilvēkiem rodas spēks? Bauslības zināšana nedod spēku viņu izpildīt. Evaņģēlija ticība dod spēku, nomainīt sirds dod spēku. Tie citi vārdi, kas šo pie šī aizveda. Tie citi vārdi, tā ir liecība par Dievu brīnumaino darbu, kas stiprina klausītājus, kas rada tādu ticības vairošanos. Ja ir rakstīts, ka mums jāceļ viena no otra ticībā. Dzīvības vārdi, Jēzum bija dzīvības vārdi. Jā, viņš arī asrunāja, viņš teica oģis dzimums, ne jau tikai Jānis Kristītājs teica oģis dzimums, arī Jēzus ir epizode, kur saka to. Bet tie bija dzīvības vārdi. Jēzus bija tik mīlošs, ka Jānis nekautrējās viņam galvas krūtīm uzlikt, jo viņi jau ne visur sēdēja, viņi tā pa pusē gulšņāja mājās. Ne visur bija tie krēsli pietiekami, jā. Tad tā laika tuvu austrumu specifika ar tepiķiem, paklājiem un tam līdzīgi. Un tur ir situācija, mēs redzam, ka Jānis tic Jēzus mīlestībai, tātad tā staroja no viņa, ka viņš var uzlikt galvu uz viņa krūtis, ja? Tātad kā tēva, kā pie tēva vērsties, jo viņš jau saka, pēc augšām celšanās, Jēzus saka, mani bērniņi, vai jums ir ko ēst, viņš sauc pa bērniem, bārdains večus, tāpēc, ka viņš un tēvs ir viens. Es domāju, Dievs tēvs, ja Jēzus, kā Dieva dēls, viņš un tēvs ir viens. 1. Timotejam 4:7, bet nesvēts un vecs sievu tenks noraidi, vingrienies tur pretīm pats dievbībā. Pāvils raksta Timotejam, neklausies vecu sievu tenkās. Tātad runa pa visām tenkām, jā. Pa cilvēkiem, kam nav ko darīt, kā ir rakstīts, ka tur sievietes, kas nav, Pāvils citā rakstvietā, tātad mums skaidro, ka staigā riņķī, ielien citu darīšanās un pēc tam izplat kaut kādu aprunāšanu. Uzmanamies no tā.
Raudu dziesmu, 3. nodaļa, 39. pants. Ko tad cilvēks ir daudz sūdz, kamēr viņš dzīvo? Lai katrs sūdz par saviem grēkiem. Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie tā kunga. Ko tas cilvēks ir daudz sūdz? Paļātāju pulkā visus noliek. Grēcinieki gudrāki pa visiem, visus noliek. Pazemīgie tā nerunā. Lai katrs sūdz par saviem grēkiem. Tātad, tev ir sūdzība? Par saviem grēkiem sūdzies. Ir vesels denominācijas, kuras ievērojas, nerunā par sevi, drīzāk tā ir viena denominācija. Nerunā par sevi, parasti runā par, visu laiku cīnās ar kaut ko ārējo, okultisms visur ir, un arī tur, kur viņš ir, un tur, kur nav. Un tā demonizācija ārpasaules, un, protams, ka pasaule pilna grēku, un zin ko, mēs varētu sūdzēties par pasaules grēkiem, mēs nespētu izrunāt visus grēkus, ko pasaule ir saražojusi. Nespētu visu pieminēt. Pietiktu visu laiku runāšanai. Tik daudz netaisnības notiek, jā, protams, bet pasaule tāda ir, un nevajag gaidīt no neticīgiem, ka viņi rīkosies kā ticīgie. Ir rakstīts, tiesāsim to, kas iekšienē. Jā, grēcinieku izmet ārā. Tiesā to, kas iekšienē, tātad mēs risinām savas lietas, kur ir mūsu konteksts. Mēs uzrādām zem 4 acīm grēku, ja vajag. Mēs runājam par savu grēku. Maikls Vels reiz uzdeva, tas laikam bija Ukrainā, Maikls Vels daudz, kur ir braucis apkārt, arī Latvijā bijis, un nav tik svarīga valsts. Tur bija kaut kādi konferences kristīgi laikam, un tur bija kādi 5 mācītāji vai 20 mācītāji, kas bija runājuši. Viņš kaut kad prasa draudzē Maikls Vels, tātad baptistu mācītājs. Kāds ir jūsu mācītāji tur vājākās īpašības, ar ko viņi cīnās? Un šie visi klusē, un tas nebija situācija, ka tā būtu aprunāšana, tur nebija jānosauc vārdi vispār. Bet Maikls gribēja zināt, vai cilvēki zina par to savu ganu kaut kādām cīņām, problēmām, un viņi nezināja. Un Maikls Vels par sevi stāsta savas vājības. Jā, viņš jau ir aizmirsis Kristu, un es mācos no viņa arī, jā. Es esmu runājis par savu godkāri, par atkarību no cilvēku viedokļa. Jā, ir tādi, kas visu laiku staigā tādu uzvarā, un lai ir uzvarā, es arī gribu uzvaru, un Dievs dod uzvaru. Bet nevajag kaunēties runāt par savu nevarību, bet nevajag tik daudz dzīties pakaļ, rāties par citu nevarībām. Lai katrs sūdzās par saviem grēkiem. Dāvida armijā ir princips, tagad nerunāju par draudzi, kur es kalpoju, bet par Dāvida armiju, tātad par atkarībnieku grupu, kur, ja kādu zini, kam vajag, sūt pie mums katru otrdienu 19. Rūpniecības iela 18. 1. stāvā. Un tur ir noteikums tāds, par citiem vispār nedrīkst runāt. Tur tas ir striktāk. Jo, ja tu esi atnācis tagad meklēt palīdzību, lai tik tuļā no atkarības pārtrauc sūdzēties pa apkārtējiem, viņi nodarīšu slikti, jā, 100%. Cilvēki grēko un daudz ļaunuma ir. Bet tagad meklējam, kā tu atteiksies no sava ļaunuma. Un tur ir strikti, kā tikko kāds sāk runāt par citiem un sūdzēties par pasauli, un ko tie tur grēko un kā tie dar, es neļauju. Šo es starp citu iemācījos anonīmās grupās, kas īstenībā sākumā bija kristīgās grupas, vēlāk kļūst sekulāras. Un tur arī nedrīkst runāt, es gāju, un šo es paņēmu no tām anonīmām grupām. Tur bija, kā tikko es sāku teikt tur par kādu citu kaut ko, man uzreiz stādināja nost. Vienkārši neļauju un viss. Ar domu runā par sevi tagad. Būsim efektīvi laika tērēšanā. Nerunā par to, kas nav saistīts ar tevi, nav konteksta. Ja? Efeziešiem 5.3, bet netiklīgi visādi veidi netīra dzīve un mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša. Kā tas svētiem piedars, tāpat bezkaunība, tukšs runs, jo tādas lietas neklājas, bet gan jau vairāk pateicība. Par tukšām runām man ik pa laikam ir nācies Dievam lūgt piedošanu. Es kaut ko runāju, tā kā muldu kaut ko tukšu. Viens ir, kad ir joks un kaut kāds kontekstā un labvēlīgs joks. Man patīk humors. Bet man ir bijis, ka es kaut ko sāku pļāpāt tukšu, un es pilnīgi uzreiz sajūtu pats, nav riktīgi. Ir situācija, kur es jokoju, man nav netīras sirdsapziņas, jo es cenšos tad labvēlīgi to darīt. Bet ir situācijas, kur man ir pateicis tagad kaut ko nevajadzēja. Gars taču rāda sirdsapziņa. Uzreiz modina tevi, šis tā nevajag. Tas ir tukšās runas. Netiklība, netīra dzīve un mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveši, nevajag runāt vienkārši runāšanas pēc par netiklību. Tas, starp citu, ir sevišķi noteiktā veidā nepareizā runā, tas var kārdināt. Dāvida armijā ir vēl viens princips, nedrīkst izgaršot grēku. Tie, kas stāsta par savu iepriekšējo grēku, viņi nedrīkst tīksmināties par to, jo cilvēks pats sevi kārdina un citus kārdina.
Vispār par to runājam minimāli, tik cik vajag. Grēksūdzē par to runājam, uzrādot grēku tad, kad vajag. Tad, kad mācam principu bībelisku, mācam tiem, kas tikko atnākuši pie Kristus, mēs skaidrojam, kas ir grēks un tiks pieminēts, tad, lai nosaukt lietas īstajos vārdos. Bet tas nav tā parunāšanas pēc. Man nepatīk anekdotas par grēku. 90. gados pēc anekdotēm bija vaļīgāks, man tagad nepatīk, es negribu. Es negribu klausīties. Ne, tāds pasaulīgs grēka anekdots arī toreiz mēs neklausījāmies, mēs teicām, ka negribu dzirdēt un tā, bet man nepatīk arī anekdots par Dievu vairs. Nu, varbūt tur var būt kāds izņēmums, bet Dievs ir īpašs, viņš ir svēts. Tātad nelaižam visus vārdus, kas varbūt prātā nāk no miesas, kas varbūt nāk vai no sātana. Ja? Apstuļu darbi, 17. nodaļa, 19. pāns. Saņēmuši tie viņu veda uz Aeropagu sacītām, vai mēs nevarētu dabūt zināt, kas tā par jaunu mācību, ko tu sludini, jo tu runā mūsu ausīm svešas lietas. Tāpēc mēs gribam zināt, kas tas ir. Bet visiem atēniešiem un svešiniekiem, kas tur mita, nekas cits nerūpē, kā vien ko jaunu runāt un dzirdēt. Kā jaunu runāt, dzirdēt. Pasauli tā darbojas, dzeltenā prese tā rullē. Tātad visu laiku stāst, kurš ar kur izšķies, kurš ar ko aprecējies, kurš pateic, cik kuram naudas ir, kāds kuram tetovējums, kāds kurš ir kosmētisku operāciju uztaisījis. Tātad mēs jau redzam no virsrakstiem, ja, tātad mēdījos pilns ir ar kaut ko, ar atkritumiem garīgā nozīmē, kas nedod nekādu kontekstu, kas nav mūsu kontekstā. Ja, un te rakstīts, nekas cits nerūpē, ka ko jaunu runāt dzirdēt, tātad dīgdienība, nu, kas jauns, un tagad mēs to apspriedīsim. Uz mums necik neattiecās. Vārdi tiek iztērēti, velti. Noslēgumā viena rakstvieta Kolosiešiem 4.6. Jūs runa, lai aizvien ir tīkami ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Tīkami? Mēs meklējam kašķi pēc. Jā, kur jāuzrāda grēks, uzrādām grēku. Ar sāli sālīt. Tātad arī pasaulē mēs runājam kaut ko vērtīgi cenšamies runāt, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Tātad tur konteksts ir, ka runa ir ar neticīgiem, kad runā. Jā, ar sāli sālīt, tai runai jābūt vērtīgai. Tas nenozīmē, protams, nebūs tā, ka mēs tikai par Dievu runāsim. Nevajag aiziet atkal kaut kādā jaunā burtā. Un ir tāds saucamais social talk, ja, ka mēs angliski tātad sociālā saruna, kad mēs kāds satiekam, piemēram, ja arī politologi kaut kur runāt, ir kaut kādas pauzes, ko aizpildā runāšana pa laika apstākļiem. Tas ir tāda britu arī tradīcija. Tas nav nekas slikts. Neaiziesim tādā galējībā, ka vispār tāds muti ciet kā betons, vispār neko nerunā un tikai par Dievu, tā nē. Bet tomēr meklējam, ka mēs nepļāpājam, nerunājam tukšu, lai mūsu runa ir vērtīga, neaprunājam citus, neesam paļātāji, meklējam labo, par ko runāt. Jā, runājam par grēku un par slikto tad, kad ir konteksts, tad, kad ir nepieciešamība tiešām. Bet kopumā, vēršam acis uz Kristu, ja mūsu sirdīs ir Kristus, tad tā no sirds pārpilnības muti runās. Gribēsim runāt par labo, ko Dievs dara. Esiet svētīti. Šis ir projekts Dāvida armija. Nāciet klātienē otrdienās uz sapulcēm tiem, kuriem vajag Rūpniecības iela 18.1. Un kas grib nākt uz draudzi, nāciet uz Kristus draudzi katru svētdienu 15.00 Rūpniecības iela 18. pirmajā stāvā. Lūksim tagad. Dievs Tēvs debesīs. Paldies, Dievs, par Jēzus vārdiem, kas ir mūžīgi. Paldies par viņu nopietnu attieksmi, par to, ko viņš runāja, un viņu vārdi būs tie, kas arī tiesas dienā darbosies. Pret tiem ir atskaite. Es lūdzu, Dievs, ka mūsu runa ir sālīta, ka mēs runājam vērtīgi, ka mēs neaprunājam, ka mēs esam laipni, ka ar mūsu vārdiem cilvēki tuvinās Tev, Dievs. Pasargā mūs no grēka. Dari mūsu sirds tīras, un lai tad no sirds pārpilnības muti runā. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Esiet svētīti, tiekamies pēc nedēļas.